Uzminiet, kas tas par automobīlu, jums visticamāk nesagādās nekādas problēmas. Pirmkārt jau tāpēc, ka nekādas radikālas dizaina izmaiņas nav. Protams, ka ir, taču ne kaut kas revolucionārs. Otrkārt, uz sāniem ir uzrakstīts, ka tas ir jaunais Nissan Juke. Tas gan nav tādu lielu vīru braucamrīks, bet tik un tā iesim paskatīties, kā es tur jutīšos. Ja virsbūves formas vairāk vai mazāk ir saglabājuši savu līdzšinējo siluetu un līnijas ir atpazīstams, tad purngals un aizmuguri šim automobīlim ir beidzot pielāgojusies visjaunākai Nissan dizaina valodai, šīs te garanās acis. Bet to, ka tas ir Jukes, ir saprotams jau no pirmā acu uzmetiena. Jaunais Nissan Juke ir pieejams ar 2 dažādām spēka iekārtām un 4 aprīkojuma līmeņiem. Lieki piebilst, ka testa automobīls ir viens no augstākajiem, un grozies kā gribi, šādu automobīlu neviens tāpat nedod, tas ir jāiegādājās. Tā kā skrieniet krāt naudu, šāds automobīlis veikalā sākās no 23 800 eiro līdz pat 34,5 tūkstošiem eiro. Šis konkrēti varētu būt kaut kur plus mīnus ap 32,000 eiro. Starp citu, ja jums tas interesē, tad šis automobīls ir pieejams 21 krāsu salikumā, tātad jumts un virsbūve, tur var visādi variēt, un arī, attiecīgi aprīkojuma līmenim salona apdare var būt 4 dažādos veidos. Nav šeit iztērēta liela nauda dažādiem skaņas un siltuma izolācijas materiāliem, nekādas pannas te nav, taču motoru pārsegvāks ir tapsēts. Ko mēs redzam šajā konkrētā gadījumā? Mēs šajā konkrētā gadījumā redzam veselu 1 litru un 3 cilindrus, kas ir benzīna motors. Vēl te varētu būt arī hibrīds, taču par hibrīdu gan jau tad, kad mēs ar to kādu līkumu izbrauksim. Mēs varam secināt tikai to, ka degvielas patēriņu ražotājs ir paredzējis 6,1 litrs uz 100 nobrauktiem kilometriem, un mēs iekļāvāmies 6,3 litros. Tiesa gan mēs veicām arī tādus tālākus izbraucienus ārpus pilsētas, kam iespējams šis auto nemaz tā lāga nav domāts. Pilsētnieks taču gan jauka. Vēl te ir 114 zirga spēki, kas nav tā kā raķete, bet līdz 100 var ieskrieties 10,2 sekundēs, kas arī nemaz nav tik slikti, un es neticu, ka šā automobīļa īpašnieki gribēs sacensties pie krustojuma ar elektroautomobīļiem vai kādu sporta mašīnu. Bagāžas nodalījums šādam mazam automobīlītim nav nemaz tik maz, 420 litri, kas teorētiski ir 2 200 litrīgās mucas. Tā vizuāli neizskatās, ka viņas te varētu ietilpt, bet tomēr tā tas ir. Taču noteikti jums gribēsies uzzināt, kādas ir šī automobīļa gaitas īpašību nianses. Un šādas nianses ir, lai cik tas nebūtu dīvaini, šis auto ir ļoti patīkams ātrumā līdz 100 km/h. Tas ir pilnīgi ok, jo tā ir pilsēta, piepilsēta un tā tālāk. Un tad viņš ir ļoti patīkams ātrumā virs 140 km/h. Robežās starp 120 un šo 140 ir tāda jocīga sajūta, jo tad pārnesuma kārba tur mēģina spīdzināt dzinēju, dzinējs kārbu. Un vārdu sakot, ne šis, ne tās. Tāpēc tas nozīmē to, ka normālā režīmā mēs varam braukt labi, un tad mēs varam izlīst uz autobāņa un tikt mājās ātri. Šis ir viens no tiem mazajiem automobīļiem, kurš no iekšpuses šķiet daudz lielāks nekā no ārpuses. Šeit ir ērti, pietiekoši plaši 2 priekšā sēdošajiem, un mēs pat notestējām arī aizmugurē nav tik traki. Vismaz pārsimt kilometru robežās. Digitālais instrumentu panelis, kārienjūtīgais ekrāns, normāls ātruma pārslēgs, ar citu šeit ir 7 pakāpju automāts, vēl ir pieejams arī 6 pakāpju manuālis. Vispārējais kā jau automobīli, un šajā te komplektācijā ir arī melni griesti, melnas statnes, tātad, tāds uj. Ko man šķiet, ka pat tādam kā man šis automobīls visnotaļ mīļi izskatās. Un es neesmu ne mazs, ne tievs. Es domāju, ka ja kāds jauns cilvēks gribētu ar šādu te braukt, tad
viņš noteikti nebūtu zaudētājs. Ko es tādās reizēs parasti saku? Es saku, nav ko žāvēt airus, vajag izmēģināt, un varbūt jūs sapratīsiet, ka nekas cits labāks par šo uz pasaules nav izgudrots. Lai gan par to spriest jums, bet tikai pēc tam, kad pamēģināsiet. Klausiet vecu vīru.